tāds neliels atgādinājuma video ir tāds, ka manā YouTube kanālā ir ļoti daudz video. Un pirms tu sāc skatīties tos video, kuri ir varbūt jaunākie, varbūt apsver domu paskatīties paiet kanālam cauri chronoloģiski, uzspied uz video sakārtošanu pēc pievienotā datuma, sākot no vecākā un paiet cauri. Un tādējādi iespējams tu uzzināsi daudz jaunas lietas, un tas izklāsts, kuram tu iesi cauri, viņš būs tāds, visaptverošāks. Jo reizēm, kad cilvēki skatās, pieņemsim, YouTube kanālu, ja viņi to tā nedara, viņi atver, viņi skatās, kas ir viens no pēdējiem video, vai viņi uzliek un apstāsta, kas ir populārākais video. Un nevienmēr visi video, kas ir ar aktuālu tādu noderīgu informāciju, viņi būs populāri. Reizēm pat tie lieti video, kuri ir, teiksim, tādi niansētāki un intelektuālāki, viņam tur būtu mazāk skatījumu. Līdz ar to, ja tev šīs visas lietas par mūziku interesē, jā, tāds mazs atgādinājums, kā tu vari šīs lietas padarīt. Un, ja tev mans materiāls, kuru es publicēju YouTube kanālā, liekas aktuāls, tas, kā tu vari parādīt šo atgriezisko saiti, ir abonējot manu kanālu un atstājot kādus komentārus. Tas šajā īstajā video arī viss. Atā!